Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stoller. Raidījumu atbalsta Ģiensirdīgai apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, La Telekom televīzija, ceļojumu aģentūra FTB Latvija. Labrītiņ šo rītiņ, šo skaisto rītiņ, šo burvīgo rītiņ, no Mārtiņa rītiņ, no Vincenta un no labvakara. Es atrodos Turinā, Itālijā, Piemontes apgabalā. Un šeit es stāvu ārpus Itāliju. Tā ir vārda spēle Ēdi Itāliju. Šeit jūs atradīsiet manu filozofiju, slow food, nekur nav jāsteidzās. Viss lēnām, lēnām, lēnām ar baudu. Te pie pašas ieejas var pārliecināties, ka Itālija viņam uzsvers ir uz sezonalitāti. Un šeit tad mēs varam redzēt visi augļi un dārziņi katru mēnešu gadu laikā. Un te pašā vidū ir dārzeņi, augļi, kas pieejami cauru gadu. Nu pat es jums parādīju to dārzeņu un augļu kaleidoskopu. Tagad ir oktobris, un te atrodas visi tie paši produkti, kas tur parādījās. Tad tas ir pilnīgi pierādījums, ka te viss tiešām ir svaigs, un tas galvenais ir, viss ir vietējais no šīs te vides. Zināms, no kuras zemnieka saimniecības tas nāk, kurš viņi ir audzējis. Pie katras nodaļas ir savs restorāns. Tad te ir dārzeņi, šeit ir dārzeņu restorāns. Es gribēju jums šo te agrāk parādīt. Te bija 10 metru gara rinda. Tagad uz dienas beigām viņa daudz īsāk palikusi. Šeit ir gaļas nodaļa. Truši, vistas, jērs, teļš, lielops, cūka, visi subprodukti. Un te viņiem ir grāmata. Tu vari paskatīties, no kura zemnieku vāra, no kuriem laukiem tas ir nācis. Tagad pamēģināt to centrālu tirgu. Tagad te ir pesto, un te ir lietas, kas draudzējās ar pesto. Redz, kur te noki, un ko mēs te redzējām pie Roberto, ir šī te krepa, šī te panku, ko viņš samaisīja ar viņu paštaisīto, ar manu paštaisīto pesto. Visas zivis arī ir vietējās, no vidusjūras un otrā pusē Adrijas jūras. Un tāpat tās kā dārzeņiem un augļiem, zivīm arī ir savas sezonas, ko mēs te varam redzēt, ko var tikai nopirkt tajā gada laikā. Tas viņam nozīmē, ka nekas nenāk no pasaules otrās puses, tikai iepriecināt kādu mājās, kad viņš var dabūt tādu puti, varbūt decembrī, kad viņš ir tikai domāts vasarā. Atcerieties, mēs bija Francijas zvejnieku ciematā, kur zvejnieks pat pienes svaigo zivi, kur pat uz vietas tīrīja, tas pats notiek šajā veikalā. Vienā ziņā viņš ir liela veikals, jo tā kvadratmetru ir milzīga ir.
Un te pie tām zivīm viņi tev notīrīs, kā tev vajag, lai tev mājās nav jātaisa šmuce. Un blakus te ir zivju restorāns. Ja jūs ievērosiet vēl kaut kas te trūks, kas mums ir ļoti daudz, te nav plasmas maisiņi. Pat zivis ietin pergamentā, neliek plasmas maisos. Un šeit šis te plasmas maiss, viņš nav plasmas, viņš ir krītu. Viņš pats dabīgi izdalās pēc pāris nedēļām. Voilà, liekam iekšā un esam sveti. Oliveļa ir vislielākā izvēle, ko es esmu kādreiz redzējis. Un te tikai ir extra virgin oliveļa, sākot no Sicīlijas, no paša Itālijas dienvidiem, viss aiziet uz augšu, uz Itālijas ziemeļiem. Te ir maizes nodaļa un pastas nodaļa. Un te ir interesanti, te ir malkas krāsns, kas ir darbojies 7 dienas nedēļā kopš šī vietas Itālija atvēršanas. Viņa nekad nav atsisusi. Visu šos gadus viņš darbojās 24 stundas naktī. Un te mēs varam redzēt, ka beķeri, viņi gatavo maizi un ne ar ātro raugu, bet ar dabisko raugu, ko mēs saucam par māti. Te nekas nav ar ātro raugu gatavots. Te nav tikai veikals, pārtika veikals, bet te arī mācību centrs. Un šeit notiek degustācijas, lekcijas, semināri, lai mēs varam visi mācīties, kā ēst labāk, un tas nozīmē, ka mēs varam visi dzīvot labāk. Man deguns velk uz šo virzienu. Es jau zinu, es jau sajūtu, kas te atrodas. Te atrodas sieri un prosciutto, šķiņķi, un redz, kā viņi te karājās. Un redz, kur plaukti ar parmižāno 2-3 gadu veci. Te ir bijuši 5 gadu veci, viņi ātri aiziet. Un tās cenas nav tik trakas nemazam. Viena šāda ripa 42 kg apmēram. Un viņa maksā 15 eiro par kilogramu. Iedomājieties, cik viņš maksā, ka viņš tiek uz Rīgu. Braucat šeit uz Itāliju. Un vēl viens te ir parādītos mēneši un tas gads, kad viņš ir taisīts, 10. gadā. Un šis numurs, jūs redzēsiet, viņš atšķirās ar citiem. Tas ir, no kuras zemnieka saimniecības viņš nāk. Viņš ir reģistrēts, tad tu zini, no kurienes, kas viņi taisīts, kuras govs viņi taisījuši. Un šajā telpā ir vītrinātais šķiņķis, ko pazīst visā pasaulē. Prosciutto zina Daņģeli. Bet arī ne tikai no Itālijas, te arī viņiem ir vislabākais, manā uzsvarā, ir Iberico no Spānijas. 3 gadu noturēts. Vienalga, kur ēdienu jūs šajā veikalā nopērkat, jūs varat nonākt klējā šeit pagrabā, un te atrast piemērātāko vīnu. Viņi palīdzēs jums izmeklēt, lai varat baudīt. Oskars, veikala īpašnieks, bija ļoti iespaidots ar darbu, ko dara Karlo Petrīni, kas ir pasaules prezidents Slow Food. Un šeit Presidio Slow Food
te ir viņiem veltīts sava iela. Viss, kas šeit ir slow food. Pārsvarā lielākā daļa viss, kas šajā veikalā ir saistīts ar slow food. Vietējais, sezonālais, tradicionālais, un lai zemnieks dabūtu savu vērtību. Un starp citu, šovakar es jūs iepazīstināšu ar pašu Oskaru. Hello, hi Oskar. Ciao, nice to meet you. Now, it was for me a great experience to be. Tava veikala apmeklējums bija piedzīvojums, un ja man būtu jāizvēlas, kur pavadīt savas dzīves pēdējo dienu, es noteikti izvēlētos tavu veikalu. To vispār var saukt par veikalu? It's not a shop. What is it? It's a market. The name of Italy is not shop. It's one big market. One big market. In Italy exists. Tas īsti nav veikals, tas ir liels tirgus. Mūsu veikalā var nevien iepirkties un paēst, bet arī mācīties, izzināt, un tas nav mazsvarīgi. Visas šīs trīs lietas ir apvienotas vienā. To eat, but it's very important to learn. To learn. I saw the. Is the integration of the three things for the side, because to eat is the first orgasm of our life. Es uzskatu, ka ēšana ir galvenā bauda mūsu dzīvē. Tā ir taisnība. Un bauda ir lielāka, ja tu zini, ko tu ēd. Un Itālija ir vieta, kur mācīties. Tell me, you were not a chef, you were not involved in the. Tu neesi bijis pavārs, tu neesi bijis arī pārtikas biznesā. Kā radās ideja par Itāliju? Ideja radās 2004. gadā. Es sev jautāju, kāpēc cilvēki nevēlas izzināt to vienīgo lietu, kas nonāk mūsu ķermenī, proti pārtiku. Visi pārējie produkti paliek ārpusē. Product that go in the body, because all the other products stay out of the body. The food is the most important product in the world for the people. Pārtika ir svarīgākais no visiem produktiem. Tad kāpēc cilvēki zina visu par telefoniem, mašīnām, pulksteņiem, bet nezina nekā par pārtiku? Nothing on the food. On the food, It's yes. very important that you Tāpēc radās doma atvērt vietu, kur iepirkšanos var apvienot ar izzināšanu. Uzziņas process gan nav nopietns, tas ir drīzāk ironisks un ar smaidu, un tomēr Itālija ir vieta, kur to var izdarīt. with many things very important, and Italy now for that. Teļa gaļa, viņi ir arī tagad augsta, un tā māksla sagriež šo teļu gaļu ir cik vien plāni, cik vara. Ne plāni, kad avīzi var lasīt, bet ļoti, ļoti plāni. Tas, ko es jums šodien gribu parādīt, ar vienu receptu izcelsme ir no Piemontes, kur tā pirmā Itālija tika uzcelta, atvērta. Tagad šī recepte saucās Vitello Canato. Tas priekšsākums bija viens bagāts tirgotājs no Piemontes, tika vēl vakarā mājās, sieva guļ, netraucēja viņu, attaisīja viņš leduskapi, bet pagaidīt 1863. gadā nebija leduskapi. Man jāsāk domāt, ka no kurienes tas tiešām te nāka, bet te ir tā versija, ko es esmu pieņems. Kambarī, ne leduskapī. Kas te bija iekšā? Vārīt peļagaļa, tunzivs, anšovi un kaperogas un mejonēzi. Viņš saka, ko es varu izdarīt? Ne maizītes nav, nekas te nav. Un es parādīšu to, ko viņš ir izdarījis. Viņš izdarīja to ātro versiju. Bet šī ir palikusi tagad kā svēta Piemontes recepte, ko viņi tagad seko tradicionāli. Un tas ir tā versija, ko es jums gribu rādīt. Te ir mani teļa gaļa. Viņi tagad ir marinējusies 24 stundas laura lapās, krustnagliņās, pipergraudos un salvijā. Un sausā baltvīnā. Tagad vajag katlu. Un tad sāksim, teiksim, ar ūdeni. Un te man ir kādi 300 gramu ūdens. Un šo vīnu. Un te man ir 300
vīns te. Lejam to klāt. Un tad mēs pieliekam klāt, ko mēs saucam par mirkvā. Un tas ir burkāņus, pētersiļu kārtus, sīpolu, selerī kārtu, puravs un, teiksim, čiploku. Un vienu daivu čiploku. Nevajag vairāk. Un čiploku. Tagad pieliekam to gaļu. Mēs varam pieliekt klāt vēl ūdeni un vīnu, lai viņš tiek apsekts. Jūras sāli. Pārliekam pāri pergamentu. Vārstu virsū, lielāku uguni. Un lai viņš panāk uz burbuļošanas punkta, tad nolaižat uguni zemāk, un tad, lai viņš maigi vārās. Pirmo pusstundu, lai tas notiekās. Pusstundi pagājusi, mums gaļa maigi vārās, un ko es iesaku, ja putas te salasās, smeļiet viņas nost. Jo, ja putas ievārās iekšā, viņš būs nepatīkam tāds parūkts. Šādam daudzumam pielikšu kādas 4 ančovas klāt. Ļoti svarīga sastāvdaļa šai receptei. Un liekat tad atpakaļ pergamentu. Voilà. Un vārat vēl kādu pusstundu, varbūt būs 40 minūtes, kamēr viņš ir tāds patīkam mīgs, bet nepārvārīts. Voilà, viņš tagad ir vārījies kopā stundu 15 minūtes. Un tagad, ko mēs darām? Mēs izņemam ārā šos burvīgo, smaržīgo gaļu. Ieliekam to atsevišķi ļodā. Un šo buļļonu, to aromatisko buļļonu, mēs izliejam visu to caur sietu. Liekam atpakaļ, lai viņš vārās. Un lai šis te novārās, līdz gandrīz 3/4 daļas, lai viņš novārās. Vāka nevajag virsū un var lielu uguni. Šo te, lai viņš atdziest, un cetīsim viņu tad plēvē. Bet tikai, kad viņš ir atdziests. Voilà. Viņš kāds 20 minūtes ir vārījies, un no tāda kvantuma viņš ir novārījies, viņš tagad tāds patīkam, bagāti, sirupīgs ir. Mēs gribam šo atdzesēt, liksim ūdens peldē. Tagad, kamēr viņš atdzies, mēs taisīsim mērci tam teļam. Var šo te ar blenderi, ar kombīnu, bet galvenais, kas sastāvdaļas šai mērcei ir olas dzeltenums. Un te es lieku 3 olas dzeltenumu. Liekam klāt, kad teikrot sinepes. Un es te lieto estragonu sinepes. Liekam klāt tunzivi. Un te man kāds 150 gramu. Bet šis tunzivs, šis ir no konservu buņģas. Man daudz lietas nepatīk, kas ir konservu buņģās. Bet šī ir viena lieta, nevar savādāk viņu darīt, ir dabūt. Un šī tunzivs ir olīveļļā. Tad pieliekam 2 ančovas, man te vēl ir. Un te man ir pūdētā zivju ančovu mērce. Viņa nav eļļa, viņa ir mērce. No Sicilijas vislabākās kaperogas olīveļļā. Ne etiķī, bet olīveļļā. Vislabākās kaperogas lietot ir vai no olīveļļā, jeb sālītes. Un tad liekam 1-2 teikrotas kaperogas.
apmēram pusi citronu sulu, liekam vāku virsū un sākam blenderēt. Tad, kad viņš samērā gluds, liesim klāt olīveļu. Un tagad mums ir viena dabīga gluda masa, bet viņi ir bišķi pa biezu. Tas nekas, jo šitā burvīgais buļļons, kur tas ceļš ir vārīja, viņu pataisīs šķidrāk. Nav cita vārdi kā wow. Un arī lēnām lejam. Mērce gatavu, teļa gaļa, viņi ir arī tagad augsta, un tā māksla sagriež šo teļu gaļu ir cik vien plāni, cik vara. Ne plāni, kad avīzi var lasīt, bet ļoti plāni. Mums vēl viņš smuk, tāds patīkam rozā, tādā viņam jābūt, viņš nav pārvārīts. Un mēs viņu izliksim pāri par visu šo šķīvi. Un, teiksim, pēdējās divas šķēles liekam. Un tā ir tāds ēdiens, kas ir par visu šķīvi. Tagad ņemam karotu, ņemam šo burvīgo mērci un mēs smērējam viņu par visu gaļu, teļu gaļu. Un tagad mēs nākam pie grand finālī, un te mēs paņemam anšovu filejus, pārgriežam gareniski uz pusēm, un mēs garnēsim ar pašu anšovu. Un tad mēs garnējam arī ar šiem pašiem kaperu ogām. Un šīs kaperu ogas nāk no Pantellerijas. Tā ir tā sala netālu no Sicīlijas. Un olas baltumus, atskaties tikai dzeltenu no mērcē lietoja, viņu sakapāja, un to mēs tā pārkaisam pāri. Un man ir vēl viena kaperu oga, arī no Pantellerijas. Tikai parādīt jums tādas lietas, jūs varat atrast tajā Itālijas veikalā. Arī olīveļā. Tās mēs pagriezīsim uz pusēm. Un pašās beigās mēs apkaisīsim ar tuč sakapātu pētersili. Šis saucās antipasti. Fratello tonato. Antipasti ir priekšēdiens. Ko es jums tagad parādu, viņš vislabāk ēst pēc 2–3 stundām. Jeb, ja jūs vakarā šo taisat, apliekat ar plēvi un tad nākamā dienā, lai tās mērces saprecējās ar to gaļu. Tagad, ja jūs bišķīt aizgulējaties, un Dievs pasargā, jūs svētdien esat aizgulējušies pēc 4, jūs varat pieslēgties Latelekom interaktīvā televīzijā, arhīvos un redzēt, kā mēs ēdam Itāliju. Kas ir marcipāna galvenā sastāvdaļa? Atbildes sūtiet līdz 13. oktobrim uz šo e-pastu adresi.
balva izloze notiks 20. oktobra raidījumā. Galvenā balva būs dāvana karte restorāna Vincentā divatā ar komplimentiem no American Express. Tad no Gjensidige dāvana karte par 30 latu vērtībā un ziemā noderīgā sulas spiede ar komplimentiem no Stolar. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold un Stolar. Raidījumu atbalsta Gjensidige apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, La Telekom televīzija, ceļojuma aģentūra FTB Latvija.